Sveicināti, darbie draugi! Šodien es gribu pastāstīt par to, kā izvēlēties automašīnu pa lielam sežot, pārbaudīt viņu sežot mājās, lai uzreiz kā neatvarot, piemēram, kādu sludinājumu ieraugot mašīnu, uzreiz neskietu un necertu uzreiz pirmo, ko esat ieraudzījuši. Tātad sāksim ar to, ka protams, operators tur parādīs, ka es jau savērs visu vaļā. Un es sīkāk pastāstīšu, kā, piemēram, auto var pārbaudīt. Tātad, piemēram, izvēlēsimies šodien kaut kādu Volvo V70. Tātad, var redzēt, ka rakstīts tikko no Vācijas. Latvijā nav eksploatāts tātad šis auto, bet, servisa grāmatiņa, neizskatās pēc vācu, bet, labi, lai tā arī būtu. Tātad, kā es to daru? Es apskatu automašīnu, pieņemsim apskatu šito te Volvo. Apskatu Volvo, ieju iekšā CSDD reģistrā. Tātad, ja mašīna ir, protams, reģistrēta Latvijā, ievadu automašīnas attiecīgi numuru un skatos 76, 94. Tātad, šitā automašīna. Tātad, automašīna iziet ar pamatu pārbaudi. Pievēršam uzmanību dūmainības koeficientam. Šitien ir 1,5 maksimālais atļautais, lai kā Volvo bija līdz 3 kaut kur. Motori jauda 120 kW, tātad tas kaut kādi 163 zirgi. Pievēršam uzmanību riepām. Vieninieks par salendblokiem. Labi, bet ieteikums ir tāds vienmēr, kad, ja mašīna tikko ievesta Latvijā, tad vienmēr pārbaudat viņu, cik viņai varbūt ir, kāds vai tiešām tas nobraukums atbilst patiesībai, kas ir norādīts. Tātad var zvanīt attiecīgi personai, kas tirgo to mašīnu, un uzdot viņiem varbūt kādus jautājumus. Varam arī to izdarīt, pamēģināt notestēt. Tātad spiežam tālruni numuru. Uzprasīsim par šasijas numuru. Kāpēc šasijas numurs attiecīgi nav norādīts? Jo pēc idejas sludinājumā, ja gribu pārdot mašīnu, tad, vajadzētu viņu jau. Bet, labi, mēģināsim. Uzdosim pāris. Sveicināti! Sveicināti! Es te sakarā ar sludinājumu par Volvo V70. Ir vēl pieejams? Rakstīts, ka automašīna tikko no Vācijas. Jā, atnāca. Pats atzini viņu? Jā. No kuras pilsētas? Es mašīnas nepirkšu no aukciona pēc a.com. Kā lūdzu vēlreiz? Mašīnas atnāca no aukciona. Labi, bet tu teici, ka tu pats zini to auto. Nē, pēc tam firma ar traileri, Tātad ar traileri bija atvesta. Tātad, vai ir iespējams, vai... Es sapratu jūs. Labi, šasijas numuru varētu atsūtīt mums? Numuru? Jā, VIN numuru. Jā. Jā, Būs tāda iespēja, lai pārbaudītu to nobraukumu attiecīgi. Un tāds jautājums vēl ir, mašīna ir kaut kur tur sista krāsota. Kur nolikta tātad telefonu. Tātad pēc kā mēs redzam atkal, cilvēks pirms pasaka, ka ir no Vācijas to auto pats atzinis, un kad sāc viņam uzdot jautājumus, tad sākās, ka izsolis, man trailers, un tā tālāk, to vienmēr var uzdot auto tirgoni, vai tiešām tās auto ir pats atceļos, un viņš ir pats brauc viņam pārpakaļ. Tātad šitā mašīna ir ievesta, obligāti viņi ir jāpārbauda. Tātad, labi. Bet, ja redzam, ka mašīna ir ievesta jau ilgu laiku atpakaļ, ilgu laiku atpakaļ Latvijā, tātad mēs pārbaudam, ievadam arī attiecīgi to mašīnu, man tur varbūt kāds piemērs atradīsies to, kuras es vakar dabūjis, tātad pievēršam uzmanību šim, nerādīsim, protams, kas pa mašīnu iziet tehniskā apskata, skatāmies, bet redzam, ka pēdējos laikos ļoti daudz tehniskās apskatas, tātad 7. gadā 3 reizes, 8. gadā 2 reizes, 9. gadā 2 reizes iet par
Par ko tas liecina? Tātad automašīna ir bijusi vai nu taksis Latvijā, vai nu attiecīgi tā ir bijusi mācību mašīna. Nu, te mēs piemēram redzam, ka 13. gadā no 456 mums pārvēršās uz 177 000. Protams, ja paskatās par CSDD lapā, par Latvijā reģistrētajām mašīnām, vienmēr var samaksāt aizsūtot izziņu, pa nelielu samaksu, tur sanāk kaut kādi, ja nemaldos, 85 eiro centi var uzzināt, cik mašīnā ir bijuši saimnieki, no kuras valsts viņi ir ievesti attiecīgi. Nu, tad, kad mēs dabonam jau arī auto šasīs numuru, tad mums ir tas auto DNA, kā es biju pieminējis, auto detektīvs, ievedam attiecīgi kaut kādu mašīnu šasīs numuru, pieņemsim, un sākam viņu, protams, baudīt. Nu, šitam laikam man neizdosies, jā. Bet, jebkurā gadījumā varam uzreiz pārbaudīt. Nu, tā būs vieglāk, jo nav jēgas uzreiz skriet pirmajā mašīna, ot man iepatikās, viņi salīdzinām visas pārējās, salīdzinām nobraukums, salīdzinām komplektācijas. Tātad, kur es tās mašīnas meklēju, vispār skatos, tātad ir tāds portāls kā SS sludinājumi, pēc tam Lata Auto, un tagad arī jauns ir parādījies attiecīgi bezmaksas, kur pagaidām viss ir, tas ir komersa.lv, tātad, gribi ielikt sludinājumu pa vēl ar vairākām bildēm, vari doties šeit, protams. Tagad viņš galīgi jauns parādījies pakalpojumu, es pats izmantoju, man vajag kādu sludinājumu ielikt, kāpēc man jāmaksā kaut kāds mistiskais eiro vai eiro 50, es esam, ja es varu ielikt to pašu sludinājumu un vēl nošērot, piemēram, Facebookā, tādā komersā. Tātad izmantojam, ko mēs izmantojam. Skatāmies sludinājumos, salīdzinām vairākos arī, kā sakās, portālos sludinājumu, kur izvēlamies tā automašīnu. Salīdzinām cenas, pieslēdzam obligāti vai reģistrējamies CSDD pakalpojumā, sākam skatīties un, kā dabūjam, ja mums tas auto apmierina, pa lielam zvanam pārdevējiem, pārprasam viņam visu, pārprasam par auto, ja viss apmierina, cilvēks atsūta attiecīgi šasīs numuru, par šasīs numuru vēl pārbaudam mašīnu, nevajag kautrēties, galvenais ir pašam skatīties, pārbaudīt, nevajag baidīties pat uz dīleru centru zvanīt, var pat aizbraukties šasīs numurs, atrada CSDD kādu laiku atpakaļ, tā tad ir par ārvalsts reģistrētajām automašīnām, baigi labais. Nospiežot, var arī nospiest piemēram valsti, piemēram, pieņemsim, Beļģija vai Nīderlanda. Nīderlanda, esam ieraudzījuši mašīnu, piemēram, Nīderlandē ar Nīderlandes numuru, un kur ir, iespiežam Nīderlandes numuru, nospiežam meklēt, tātad visu izdot par mašīnām. Vakar bija atrads, protams, tagad uz sitienu neparādīšu to laikam, bija Igaunijas mašīna vienu iegājis, turpat parāda, cik ir bijuši saimnieki tajā mašīnai, kad viņi ir pārreģistrēta, kurā laika posmā tieši ir reģistrēta un saņemta tā jaunā apliecība. Tātad, pievēršam uzmanību, laikam, tad ir sludinājuma portāli, pēc tam CSDD, tas ir visvieglākais. CSDD varam samaksāt tos nepilnu eiro un uzzināt par mašīnas arī, par mašīnu kaut ko smalkāk, cik ir īpašnieki un tā tālāk. Ir citi raksti, viens īpašnieks Latvijā tur 20 gadus praktiski, kaut kā tā. Un pēc tam jau pats galējais variants obligāti, ja ir viņa kods un viss šasīs numurs un viss apmierina, tātad ņemam viņu pārbaudam caur auto DNA. Un tad, ja mums viss apmierina, braucam skatīties mašīnu, un mašīnai pirmais, ko mēs skatāmies, tas ir pirmais obligātais, tā ir virsbūve. Pēc tam viss pārējo, jo virsbūve nevar tā samainīt, kā dzinēju var nomainīt ātrumkārbu, ritošo daļu, ar to būs jāsavienās. Ja jūs paņemsiet mašīnu kaut kādu sistu un pusmetinātu Frankensteinu, ar to arī viss, izbeigsies pasākums, jo virsbūve, ja viņi ir šķīvi, tad viņi arī būs šķīvi. Ģeometrija diezgan grūti būs. Pat neizlabot, viņi vairs nevarēs izlabot. Tā arī jums nāksies pēc tam pašiem apzinoties tirgot auto tālāk. Kaut kādīgi īsumā tā. Nākamais video noteikti aizbrauksim, uzvanīsim kādam, aizbrauksim uz kādu auto pārbaudi. Man jau bija doma, šodien mums sanāk pirmdienu, trešdienu, bet cilvēks pa lielam atteicās parādīt mašīnu, jo teica, ka viņam ir darbs.
Tā tālāk gribēja aizbraukt vienkārši apskatīties viņu. Viņš teica, viņš bija piekritis, kad arī tiks nofilmēts tas auto. Bet tā kā tas notiek 7 vakarā, tad ir jābrauc uz kaut kādu, laikam, servisu uz lielu apgaismot, lai viņu varētu pārbaudīt. Nu, nākamreiz no manīm, laikam, noteikti būs kāds auto apskate. Apstīsimies kādu auto, virsbūvi, nu, vispārējā salonu, ko cilvēki tātad mums arī attiecīgi tirgo. Labi, visu labu, uz redzēšanās, uz nākamajai reizei.